Šajā video apskatīsim, kā veikt rēķina kreditēšanu. Tāpat kā ar rēķina anulēšanu, lai veiktu rēķina kreditēšanu, vispirms nepieciešams, lai jūsu profilam būtu piešķirtas attiecīgās tiesības. Ja tiesības ir piešķirtas, tad rēķina kreditēšanas pogu varat atrast divās vietās. Viena no vietām ir sadaļā kase, kredītrēķins. Otra, ja jums ir pievienot šī poga, tad labajā panelī atgriešana. Lai veiktu rēķina atgriešanu, jums nepieciešams rēķina numurs, kuru vēlaties atgriezt. Piemēram, 000 439. Spiežam ķeksīt, mums atverās izvēle. Varam izvēlēties, ko no šī rēķina vēlamies atgriezt. Visu vai tikai konkrētas preces. Šajā gadījumā izvēlēšos visu rēķinu. Un spiežam ķeksīt. Tagad izvēlamies veidu, kādā veiksim šo atgriešanu. Ja klients šo rēķinu ir apmaksājis iepriekš, izmantojot bankas karti, spiežam bankas karti. Ja klients ar rēķinu apmaksājis skaidrā naudā, spiežam skaidra nauda. Un spiežam ķeksīt. Un rēķina atgriešana ir pabeigta.